sociālajos tīklos var manīt lielu sajūsmu. Partija Progresīvie saka, šodien liela diena. Bet mēs redzam Zaļo zemnieku savienības deputātu sejās, jo ir skaidrs, ka šodien ir ļoti smaga diena. Izņemot jūs, Ropaņu kungs. Lietas saucot īstajā vārdā, Saeimā sāk ceļu likumprojekta pakete viendzimumu laulību faktiskai legalizēšanai Latvijā. Tā ir faktiski. Steigā un izslēdzot faktiski arī iespēju sabiedrībai kvalitatīvi diskutēt un arī teikt savu vārdu un iesaistīties. Šodien, kolēģi, mēs redzam šī gada 10. maija valdības darījuma sekas. 10. maijā partija Zaļo zemnieku savienība, partija Progresīvie, partija apvienība Jaunā vienotība vienojās, ka iegūs Jaunā vienotība prezidentu. Apmaiņā Lemberkungs un Zaļo zemnieku savienība iegūs vietu valdībā, tāpat arī Progresīvie atbalstot iegūs vietu valdībā. Bet tas, acīm redzot, nāk ar papildus pienākumiem. Vissmagākie no tiem ieguvumi, protams, Progresīvajiem, bet vissmagākie no tiem arī viņu nasta šajā koalīcijā Zaļo zemnieku savienībai. Stambulas konvencijas atbalsts un partnerattiecību likumu atbalsts. Tagad nedaudz par pašiem likumiem, par viņu kvalitāti, par to, cik rūpīgi vai pavirši tie ir sagatavoti. Būtībā, ja mēs palasām anotācijas, viņas ir katram pievienotas, viņas ir pavirši sagatavotas uz vienas lapas, nav atbildes ne par to, kāda ir sasaiste un konteksts ar ģimenes institūtu, kāds ir konteksts ar laulības institūtu, un nav arī atbildes par to, cik plaši šie grozījumi būs arī nākotnē. Mēs redzam šodien 6 likumprojektus kopumā. Vakardien no diskusijas Latvijas televīzijā jau ir skaidrs, ka minimums būtu nepieciešami grozījumi kādos 70 likumos, lai ieviestu partneru attiecības. Tas iesākumā. Ļoti interesanti, ka arī valdība kopumā nav gatava likt parakstu uz šīs grozījuma paketes, jo publiskajā telpā Tieslietu ministrija, paldies Tieslietu ministrijai, ka esat klāt, ir kā virzītājs, bet būtībā caur valdībai šis nav gājis, ministrijās nav vērtēts, valdība nav izmantojusi savas tiesības kā iesniedzējs vērsties Saeimā. Un visbeidzot, šodien tiks skatīts arī, saprotu, pirmajā lasījumā viss šis kopums. Cik es saprotu, priekšlikumiem tiks dota ļoti demokrātiski viena diena, lai varētu sagatavot priekšlikumus, un jautājums iespējams, ka galīgi tiks slēgts jau uzreiz pēc nedēļas nākamajā ceturtdienā. Un te interesants paradoks. Partija Progresīvie, piemēram, ļoti agresīvi, it sevišķi tajās jomās, kas skar mūsu valsts nacionālo drošību, iestājas pret steidzamību. Es citēšu progresīvo pārstāvi teikto šeit pat Saeimas tribīnē saistībā ar Sēlijas poligonu likumu, kurš dien bija vajadzīgs NATO samita kontekstā un mūsu valsts drošības kontekstā. Kolēģi, tas nav labs darbs. Kāpēc mums ir 3 lasījumi Saeimā? Mums ir 3 lasījumi Saeimā tāpēc, lai mēs varētu iedziļināties un veidot labus likumus. Tas ir tas, ko valsts no mums vēlas, ko vēlas cilvēki no mums. Labus likumus. Es ceru, ka Progresīvie šodien nāks un teiks to pašu par šo procesu, kas ir izvēlēts. Un visbeidzot, vēlēšanās mēs ļoti labi arī partiju šķirotavās, LSM varam iet paskatīties. Tikai 2 partijas atklāti ir teikušas, ka viņas vēlas atbalstīt Stambulas konvenciju un partnerattiecību regulējumu. Cietā stingrā pozīcijā stāv ZZS. Pēc vēlēšanām ir citādāk. Loģiskā ar sadarbību ar ZZS teica Progresīvē vai Vienotība, viss ir otrādāk. Tāpēc, kolēģi, ievērosim Latvijas satversmes 2. pantu, ka Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai, un šie grozījumi būtu jānodod
tautas Smiltēna izlemšanā kungs, un tautas nobalsošanā. Paldies!